Mēs savācāmies, lai mazliet iepazarētu. Let's go! Let's go! Sveiki, sveiki! Mēs atkal esam savākušies šeit, Brīvības ielā 72K2, jeb Hučopā, jeb Kacet Hūda, lai bišķīt parunātos, savāktos, pačakotu, kas labs ir noticis, parunāt, tā sakot, par nopietno, vairāk par nenopietno, un vispār paskatīties, kā mums šis gads ir pagājis, 2023. Kā vienmēr ar jums ir Steps. Jā, Ziemassvētku Rūķis Ozols, Sniegbaltīta Sanda. Un Zāns. Un Zāns, gandrīz labais. Mēs Zaņā ar Elfu varam būt uz šito epizodi. Kur jūs sausts? Man nav viens jau. Swag! Pa čorno sākums. Klausies! Kas ar to rap karjeru notikās? Out of the blue. Normāli paņēma uzreiz tāda sveikina Dievs palīdē. Kas ar rap karjeru notikās? Es vispār esmu gandarīta, ka tu esi par to informēts. Tagad mēs visi esam, starp citu, būs par to jautājumu. Jā. Man starp citu bija baigi interesanti vienā kaut kādā pasākumā, pagājušajā gadā Straumē, ka nē, tas jau pirms kaut kādiem gadiem pozitīvsā bija, kad es satiku Ansi un Edvārds kaut kādā sakarā tur, un viņi sāka skaitīt to manu vienu tekstu. Rapčiki, jā? Vienu manu tekstu, ko man viens No Kaņems relīzes? Jā. Tas dis man? Kas lūdzu? Tas nav tas dis man. Vienkārši, ne, kaut kur... Es nesapušu tos vārdus. Visa tā kā distreks. Klīst leģendas, ka tev ir distreks man, no saniem laikiem. Kas ir distreks? Distreks ir tā kā Tagad tu nodirs kādu drudzi rēpā. Dusmīgs, es esmu pret... Tā kā tā esi Pa tiesa. tevi? Jā. Varētu būt, bet tas Tagad būs. varētu būt. Jā, nu, protams, Ozols. Nē, bet es tajā... Manā rap Es karjerā. nesen dzirdēju to Kaņeps trēku, un es tur kaut kādas bišķiņas savu tekstu pārfrauzēšanu Tur par dzirdēju. tevi, zini, kas Tur bija? pārfrauzēts teksts ir. Tur bija, Ka ne jau dara- tiem, kas par naudu sev pārdot ļauj, es pie kājām stāvu viņiem sejās. Tāpēc, ka šis, mēs tajā jā. laikā bijām absolūts underground hip-hops. jā. Mums riebāš tā Jā. komerciālā Kurš tas gads bija? ļurga. Jā. 2003. Kā tu no Madonas tika līdz saldī? Aizveries. Kā tu no Madonas tika līdz Es tev pabeigšu pa šito. Un mums tas komerciālais hip-hops tik šausmīgi rieba, ka visi bija sadalījušies Kāpēc jūs divās man, pusēs. kāpēc tu Devaisam neliek Prāgā? Devais arī šausmīgi tika nolikts, jā. Bet neviens jau vairāk nepelnīja naudu. Tu un Devais. Paragvai Zū. Viši kaut ko. Un STA. Bet STA. Paragvai Zū, starp citu, Paragvai Zū viens no čaļiem virs mums šeit griez māc kādreiz uz laiku. Viņš man redz taisīja. Vai ne? Tos, kas man kādreiz Ja visi vērīja. reperi pagaidām atgriežas, tad viņš arī droši vien būs Varbūt nākamais. arī, jā. Bet, Nu jā, saka, un tad man riebās tas komerciālais, jo tu man it kā patiki, bet tu man nevarēji patikt. Jā, nu jā. Līdz ar to... Status tev neatļāva. Neļāva, jā, absolūti. Un tad tev bija viens koncerts mums tur Madonā, un es tā kā, bet es aiziešu, bet es pa viņu... Es viņu nodirstu. Es visiem pamatoju, ka man uz to koncertu jāiet, lai viņam parādītu īsto vietu. Ko es darīju? Tas bija kaut kāds Cinepēs un Medūza, vai ne? Nē. Ja zini, es vienā karoči biju Madonā, tas bija kaut kāds 2. vai 3. koncerts, un tas bija tajā Tas bija naktī. pagastā. Tas bija tajā naktī vai 2. vai 3. koncerts. Mēs karoči lidojām uz Cinepē un Medūzu. Tur jau tāds, es blackout esmu. Karoči Cinepēs un Medūzu to koncertu. Es atceros ļoti atsevišķus fragmentus. Tas vispār pasākums, neviens viņu neatcerās nekad. Un kā es to nodirstu tev? Es aizvērstu tavu koncertu, dabūju tavu plakātu, un pēc koncerta es paprasīju tev autogrāfu uz plakātu. Un tad es tev piegāju un teicu, nahuj, tu sadirsi manu plakātu. Un es biju ar kaut kādiem džekiem, un mēs gājām ārā jums pie busa reāli. Un Gačā vēl tā pienāca, ejam pabučoties. Super! Ideāli! Viņš kaut kas pēc ideāli vakarā, ja godīgi. Bet tas bija ļoti sen, tas bija pirms 20 gadiem. Viņam Wow. bija Gačā gribēja tiem pabučoties? Bet tas bija tumšs, ļoti tumšs tur bija. Tu gribēji?
Es nevarēju komerciālo šņabu bučoties. Vispār neviena džeka nebija. Es ģērbos kā repere. Es tajā laikā saprotu, es jau nezināju, kā ģērbjās meitenes hip-hopā. Es ģērbos tāpat kā tu. Bet starp citu, tagad mana meitiņa ģērbjās, viņai tāds pašs plats bikses ir kā rupucim, kā elfiņam. Vispār tu izskaties tieši kā es tevi Viņš pēc 14 tīnēdžeri tad kosī. Viņš grib 14 tīnēdžers būt. Jā, tā kā es tajā laikā. Viņš tas nezogat man stīvi. Nolikt mūsu bildes blakus. Varētu teikt, ka tu kopēji mani. Bet klausies, jā, kā tu no Madonas līdz saldum? Nē, atbrauca. Mums bija čornī bloku tādi reperi. Bija tilts. Madonā? Sadraudzības tilts. Krievi. Bija kaut kāds Cojs. To es ar jums? Varētu būt, jo man blāk, Čornī bloku tiek Čornī bloku ir jātājā, čornī bloku. Jā, Viņi aiz sienas man dzīvoja. Viņi visu laiku blēstoja riktīgi. Jā, kaut kas tur bija, un viņi rīkoja hip-hop festivālus Rap for Life. Bet visu šito čornī bloku Rap for Life. Jūs tā kā repojāt dzīvei. Rap for Life. Vai vajadzēja četrnieku ielikt? Nu jā, tas jau stilīgi. Nu jā, es vietā Z. Tādā garā. Jā. Hip-hop Z. Hip-hop Z.lv, runu zāli, tur viss. Bet interesanti, jo tā kā Madonā rīktīgi maz krievi ir. Ļoti, faktiski necik. Viņi arī bija čornī bloku. Jā, un tie arī viņi bija. Jā, tie arī viņi bija. Raul teica, ka viņam klausos, man liekas, Čigāni visi arī klausījās tieši repčiku. Tie, kas bija, tie visi uz repčiku. Bet tomēr. Nu tad klausies, un uz to hip-hop festivālu atbrauc tas Kaņep. Tas Kaņep, tas turējies. Kaņep atbrauc, bet vispār atbrauc arī STA. Un tagad, tur vispār bija tā, kad tad es biju aizgājis, tad man tas hip-hops vēl neinteresēja. Tu vēl nerepoji? Nu, nē, protams, ka nē. Un es aizgāju to pasākumu, un tas kurts tur bija, un tā mēs kaut ko tur uzpīpējām, kaut ko parunājām. Pienāk, ka viņiem jābrauc projām. Klausies, bet klausies, kas ir tā bučošanās. Un pienāk tagad kaut kādas meitenes, viņiem jābrauc projām, viņi tā drīkst iedot buču. Viņš tā kurts, jā, viņa iedod tur buču viņam. Jā. Es saku, vai tad tā Madonā bučojās? Tas kurts saka, nu tā parāda, kā bučojās. Un es iedomājos, es tā stāvu un tā košana. Vispār to košana pieeju un arī. Hip-hop mīlestība, real hip-hop mīlestība. Tajā brīdī viņa aizbrauca, bet Kaņē palika un kaut kas tur. Es neatceros, kuram tur slonam, man liekas, tur sanāca kaut kāds kasjaks. No Ņedima Diez? Jā. Viņiem tas sanāca, un tad beigās tie madonieši, viņiem bija jābēg tiem reperiem. Un mēs to Kaņiem pāris vārdi, bet tā, un tad mēs pēc tam ar ēpastiem sarakstījāmies vai kaut kā tā, jo nebija jau mobīlo telefonu tajā laikā. Un tad kaut kā sakonektējies ar un mēs sarakstījāmies un tajā hip-hop ZLV fórumā visu laiku tur rakstījāmies. Kā tiku datoru klasē vai internetu kafejnīcā. Tā rakstījāmies un sarakstījāmies un tā kaut kā iemīlējos. Jā. Un uz Madofu saldu arī brauc viņam ciemos? Vienreiz aizbraucu, jā, ar autobusu ar draudzeni aizbraucām, un tad mums pagrabā pie viņa bija ar visu to... Pagrabā pie Bet tas visu reperi dzīvo. Sounds good! Mēs ar tevi esam pagrabā, ne? Mēs ar tālāk mēs... Raps jau visu laiku ir pagrabā. Mēs bijām underground. Un tad mēs tur kaut ko repojāmies un tā, un galvenais, ka viņa mamma atnāca. Repojāmies un tā. Bet tur bija visi tā Bet mēs vakar paklausījām, es stāvēju Swaggery Swag track un tur repoju hard. Kas ir Swaggery Swag? Swaggery Swag tas ir legit. Hip un cool. Tev vajadzēja teikt, kas ir legit? Stilīgs vārds stilīgai vietai. Kas labi. Pagrabā pie Kaņems. Es nezinu, vai man tev vispār kaut ko stāst. Stāst. Neizstāst man stāst Stepam un stāst Zāns. Viņi tomēr neko netirgo dzīvē vēl. Tā. Un tā māma Kaņeps teica, nu jā, jauna meitiņa, es jau tikai pēc zābakiem atšķiru. Un tajā laikā man tas vispār nekā nenorezonēja. Tas bez tām platējām biksēm arī bija domāts, laikam, jā. Nebija plats biks. Nebija. Nebija. Bet tad tur pie viņa aizbrauca, ierapoja visu repu? Nē, to mēs darījām Rīgā kaut kur. Okay. Kaut kur es jau to Rīgu tā baigi nezināju. Cik tev rap karjerā iznākuši trēki? Es bez ironijas, es nopietni. Tas ir vienīgais. Tas ir vienīgais arī tas fits, jā? Mēs vēl vienu rakstījām, bet tas laikam nekur nav iznācis. Tad varbūt to kompis stāv jātais. Man taču nebija tāda kompis, bet Kaņepam varbūt arī ir. Kādā matricā.
kaut kādā disketē. Jā, vēl kārā. Un kā jau pēc tam satikus par, neesi satikusi, ko viņš kā? Šķiet, ka neesmu satikusi. Šķiet, ka neesmu. Okay. Labi, Nīks, klausies, tev tā karjera spilgta, bet Koša. Nē, bet zini kā, es jau tajā laikā jau saprotu, tagad jau ir mūsdienās tās visas iespējas. Tu telefonā kaut vai paņem iemačīt kaut kādu voice recorder vai ne, un tu jau esi uzsprāgs, respēs. Saudžai sev tā arī visu. uzsprāga. Nu, re. Rakstīja telefonā vienkārši. Un to var izdarīt. Tajā laikā jau tāda nekāda iespēja nebija. Tad vai vienkārši varēja jūrā vai uz zemes rakstīt tekstu ar šo te ar kociņu rakstīt tekstu. Jā, un vilnis nāk. Vilnis nāk un atkal viss, jā. Nebija tā, ka tobrīd vispār nebija meiteņu, tā kā vismaz, kas repot. Nebija. Nē, zini, bija viena. Mēs tur vien arī mēģinājām. Berlīna kaut kāda. Nē, Berlīna. Jā, tajā laikā. Tā bija švēlāk, Jā, tas bija tā kāds bija. 8. gads. Jā. Tā Nē, bija viņa kaut viņa. tā cērtā 5. Tad varbūt tu pat vari tev liktu tajā plauktiņā. Bet nē, mēs, kad Merķa lielā taisījām. Ja es kaut ko vairāk darītu, pagaidi ar savu ielu, jā? Ja es būtu kaut ko vairāk darījusi, tad es droši vien, ka varētu likt. Bet man jau nav nekāda, man ir tikai teksti un man... Padomā, kāds ir tur būtu izsavienojums. Bet tas ir tāpat tas karognesējs. Padomā, Jā. kāds varētu būt izsavienojums. Jums tur tāpatās SVH, jā, izlem, kuras dziesmas spēlēs, kuras nespēlēs. Principā ļoti tev pietvināti 2 vai 3 cilvēki, vai ne pie tā galda. Tu ieraksti savu jauno swag rapu, uzmet viņiem uz galdu un saki, Džeki, Jā, uzreiz. vai nu tā, vai nu nekā. Tu lido augšā, tu lido tā. Protams, ja jūs ar mani gribat ierakstīt dziesmu, jūs esat uzreiz top 20. Top 20. Filmi? Top 20. Es SVH, man liekas, tā arī rotācija, nesmu ticis. Nu, taču, Vēcīt, vai nu tagad, vai nu? Protams. Rekur durvis. Es jau vienkārši, es domāju, kurš pirmais paspēs. Es esmu tie tavi vārti. Kaņep jau paspēj, viņš jau viss sadīrs. Ne, bet tur, jā. Jo viņš toreiz teica, Latvijā, viņš Ja tu iestājās Rozoli ierakstīs tur kaut ko. Viņam 18 gadi, viņš iestājās ekonomistos Latvijas universitātē, viņš jau pabeidz tad videni. Repers pabeidz Ar to skolu. Kaņeps dziesmu es redzēju, kur Žānis no Olām ir tur, galvenā lomā. Nē, es redzēju tādu dziesmu. Divatā? Laikam, es nezinu, viņi Radio 5, bet bija viena no populārākām dziesmām, Divatā, 15. man gadā, liekas. laikam, jā. Jā, es viņu arī spēlēju Iedziedāji? rādījā. Iedziedāju. Okay. Iedvesmoju. Okay. Nē. Scenārijs pa jūsu backstage, kā saka. Jo, mēs esam atpakaļ. Šī ir speciālā reklāmas pauzē, kurā mēs griezīsim lielo Madonas apveceļu ratu. Jā, sadarbība ar Betsafe. Lielais rats, šis vislielākais rats, kāds bijis. Un, Varbūt iedos brīvos. Un redzēsim, te ir diezgan daudz jautājumu par tavu dzimto vietu Madonu. Līdz ar to, bet ne tikai. Ja tu pareizi atbildi, tu dabūni balvu. Jā, nepareizi, tad ir jāgriež Jūs jau vēlreiz. nezināt, ka ir pareizi vai nepareizi, vai ne? Es zinu, es Gandrīz pastāstu vai visu jautājumu. nezinām, bet zinām. Tā kā Ies virsū, sākam nečakarē. griezt, jā. Vai iet? Daudz lasīs vēl zinās. Lai krītiem brīvi. Tā, nu tā. Madonā ir piemineklis Kaķim no multfilmas Fantadroms. Kā sauc šo kaķi? Multena Fantadroms, taču esi skatījusies. Jā, Fantadroms, protams. Es esmu tā pele, kas viņam mūžīgi mēģina atņemt. Draudzene vai ne? Bet kaķi arī sauc Fantadroms. Nē, mēs ar šo to strīdējām, mēs domājām, bet nesauc viņu Fantadroms. Fantadroms ir laikam tas, kas Sorry, pārfilmē. Es fiks pateikšu Kā es spoiler. sauc no Paga. garo daudz dzīvokļu nav Madonā? Ķīnas mūžs. Viņš Tu jau zini, es tur dzīvoju. dzīvotājs. Reku pirmā pareizā Es no atbilde. Gaujas ielas. Ei, nu pirmā pareizā atbilde. Ļoti svarīgi ir, ka, lai to apaus nebojātu, lai tu viņus tā kā pirms tam bišķiņi ar šito te šāpelīti iezakā šuku iečiņi un viss kārtībā. Krūtāk. Tā kā rekord tev vienu ritīgi no hūda iet vaļā. Šis tev noteikti Viņu var noderēs. dabūt, domāt, jau zābakas. Noteikti noderēs. Jau garāk vai garāk. Vajag dziļāk, Izmēram garāk, Izmēram Tātad Fantadrom kaķis savs Indriķis 13. Jā! Indriķis 13. Indriķis 13. Bet ok, pirmā balva ir Pirmā Indriķis balva 13. vai tev ir, tev ir balva ir griez tālāk. Griez Tā. tālāk. Vēl? Jā, tev ir 3 balvas, jā. Trīs? Vienmēr beigtos visu šito, tad būtu tā. Tā, atkal Kā vēlreiz. sauc 140? Tā jau bija, tā Tas jau bija, to jau tu atzīdēji. To tu zināji. To jau tu zināji. Tā,
Kura no šīm nav upīte vai strauts Madonā? Es tagad velku telefonu ārā, lai nolasītu variantus. Tā jāpasaka, kur tieši nav. Jo ir 4 varianti. Mums vispār ir upītes vai strauts? Sūdupīte ir, jā. Ir tātad varianti. Lisa, Madona. Tad neko nevinējām. Varianti bija Lisa, Madonas upīte, Ridzīte vai Luņķupīte. Un Luņķupīte bija tas, ko es pats izdomājis. Lisa eksistē. Vai nu strauc vai upīte, bet tāda ir. Bet šādu balvu dēļ cīnos. Nē, viņš kļūst krutāks. Ar tavu Viņi izdomu. sauks ārā, viņi sauks. Es viņus visus 12 jautājumus domāju, tā kā es es visu Madonu. Don't worry about it. Jā, tā, Madona, tas jau atkal ir šitas kaķis mūsu medī. Kurā gadā... Beidza norisināties festivāls Sineps un medus. Kurā gadā? 2005. Ideāli! Kā tu trāpīji, okei? Nopietni. Nu, viss nopietnās. 2005. Savu laiku Jā. dubļus brīdi, savu laiku rotājos. Tātad! Albums ar tavu iedīgo frīku. Cik Albums, tātad Kaņepes albums. Tad, kad nāk tie vecie labākie un tad skatāmies. Tātad, kura dziesma bija? 12. dziesma. Vecais pirmais uzbrukums. Ak, Dievs, Šajā te albumā Šo nevar dabūt vai? Ēna arī rap, Sanda, a.k.a. Ēna arī rapo. Ārpēc, cik Lūdzu. kolosāla dāvana. Lūdzu. Iedomājieties, es šo albumu pazaudēju, jo man viņš bija pie kursa biedrenes mašīnā. Tajā brīdī, kad viņa nošķīla, to mašīnu aizveda uz Lūžņiem un es to albumu pazaudēju. Man bija Tehniski tikai savāc viņu. viens variants. Un tagad man viņš ir. Pasaule ir apaļa, Džeki. viss. Starp cik šis ekskluzīvais albums vēl joprojām ir pieejams veikalā Hučo. Kur citu? Pie Come and jums guess. nopietni. Конечно, женщина, конечно. Nācās tikai parakāties Es pats. apsolījos savu šovakar neraudāt. Ak, Dievs. Tagad mums jādomā. Крутите барабан. Pagaid, viņam Sektor emocijas. Сектор приз. Nu labi, arī pabrīšu aizrādu. Kurā gada pēc kārtas 2024. gadā norisināsies zelta mikrofons? Nu, vadītājiņ. Ko? 30. Mīkstais. Nē. Nav 30. Bija jau apaļ jubilē jau bija. Apaļ jubilē bija. Bet 28. reizi notiks. Tu biji. 25. bija, 25. bija. Paga, kuru ko tu prasi? Da Kuro gadu pēc kārtas? griežam. Nē, man patīk tā spēle. Ir vēl dāvana, ko vinnēt. Tā. Pirmā radiostacija Latvijā. Es neticu, ka jebkurš to uzminēs no skatītājiem. Pirmā radiostacija vai Latvijā komerciālā? pirmā, vispār pirmā radio. Kā viņi sauc? Tu jau biji pareizi. Tu Ēģiptē nebija gadījumā. Fact affair. Kad taisīja piramīdas. Pagaidi, kad zvēri raka Daugava, tu taču biji. Es Es arī... jau pāri ar rairēju uz ledus Jau gabalu. aizbraukt. Ja tas kaut ko palīdzētu, var paveikt, ka šī radiostacija tika dibināta 1925. Latvijas gadā. Radio 2. Nē, viņi kur uzreiz ar otro sāk. Nē, sauc viņu Latvijas radiofons. Griežam to Jā. Bet raķeti. vecākā tā, kur eksistējošā? Nē, Nu, pirmā, pirmā, es nosaucu pirmā, pirmā, pirmā. kas bija. Neprecīzi formulēts jautājums. Esmu Tur reperis. izglītība nodarā. Tu esi dīvainā Tā ir ielīdīša. metafora. Lūdzu, nesitam Nav zem Josvietas. Tā. Kādam te ir 9 Kāda gada laika galvaspilsēta ir Madona? Jo viņa tiek atzīta. Protams, ka ziema. Es šito zaņāru man prasīju, jo viņš zināja. Jā. Protams, ka ziema mums ziemas sākas 2 nedēļas ātrāk nekā Un beidzas 3 mēnešus Jā, vēlāk. mums vēl Jā, tur bija burtiski mums vēl sniegs Jāņos ir sniegs mežos. Apskaties, ko mēs esam sagādājuši. Tāpēc jūs tādi Armless kredi. Birds puiši viņi fotografē daudz rap Tur ir koncertus. reperi. Un viņi ir šogad atkal sagādājuši kalendāru, rap kalendāru. Būtu man garāža. Gačo tur nav, diemžēl. Gačo tur nav, gačo tur nav. Kāņa pārī, nē. Kāņa pārī tur nav. A, kas tad tur ir? Tur ir vispār? prūsaks, zāncis, Bet no steps, ansis. pazīstamiem. Rolands Čē, man liekas, tur ir. Un Ansis. A, no reperiem. Ne Dima Bez. Dima bies čorrī blok. Šotos čornī bloks. Šis bija Madonas, kā sauc mums šeit Madonas lielais rituls. Šis bija Madonas lielais rituls, Baigās. apeceļš un jā. Apaceļš ir cita grupa. Pastāst mums par SVH, kas tur notiek, kā tur tika. Tu no 15. gada jau māci, jā? Vai no kur jau? 12.
No 12. Jā, kā tu zini? Tev apaļ jubileja, viņš jau seko tev līdzi. No 12. gada, un tev visu laiku sanāk rīta ēter, principā? Nē, sākumā es biju SVK Kurzeme, tāds tikai Kurzemē skanēja viens. Tu lēnām gāja pa durvīm iekšā. Lēnām gāja, jā. Un tagad 6 gadi ir Pagaid, tu pirms tam biji no 12. SVH, bet tad pirmais bija un sākumā es biju vispār Spin FM. Mēs tieši gribējām pārunāt, kas ar to Spin FM. Mēs gribējām Spin FM tī. Liepājā ir vēl. Liepājā skanēja. Liepājā Spin FM. Jūs mums dzirdiet. Sveiciens uz visiem no Rīgas. Keep going. Šaudāts Spin FM. Spin FM, turpināt spinot. Nā, tagad brauksim mašīnā Liepājām. Būs tā radiostacijas kā. Es vārdu man aizvērās spinu tikko. Tas tieši izstāsts pēc kaut ko var ierakstīt un palaist ētrā. Jo es mozols un turpināt spinot. Bļet, šito jau reāli varētu vienkārši izgriezt. Nevar tā zināt. Man bija reiz spineri, Spin FM, dongi Tev bija spineri? Tev bija grils spineri. Tev bija reāli spineri uz tačkas? Reāli spineri uz tačkas, jā. Mēs vēl tajā laikā tirgojām dadas ar spineriem. Dada bija bots, un dadai bija tāds spineris, un kad nospieta podziņu, bzz, tas spineris tā. Kad būs atpakaļ, es gribu tādu. Veicīt, viņi Ludacris viņus reklamēja. Veicīt. Shit is real. Super. Klausies, ok, un tad tu no sākuma kaut kādā Kurzemes reģionālā, viņam kaut kādu savu filiālu tur reģionā bija? Man patās šeit stūģi, un tad tā stundiņa, kas šobrīd ir brīva no 11 līdz 12. Tad tā bija Kurzemes. Tā bija Kurzemē, mans raidījums gāja. Tad tur vairākus gadus biju, un tad pēdējos. Ar ko tu tur runājies? Viena pati, man vienai pašai sievietēm par lauksaimniecības tikai kodiem? sievietēm ar lauksaimniecības. Par kaut kādiem, par traktoriem, par ko jūs tur runājāt? Jā, Kurzemē. Zini, cik traktori maksā? Spīnu, man! Ja normāli tās Goldigeres Andrejos tā piebraukt, John Deere. Bender spineriem, bet ar traktoru John Deere. Tu viņi saprast. Spineriem. Jā, viņi saprast. Ar hidroliku. Jā, man. Jā. Es tikko starp citu redzēju, vienu uzpimpot kaut kādu traktoru, tādu visu melns, tāds ridīgs Bet viņi ritīgi ir foršie, jā. Viņi ir ritīgi labi. Es gribētu traktorus, es teikšu, kā gan. Klausies, zini, Tie nav vecie 25. Kas tev ar to SVH nodēs? Tur ir kāds interesants stāstīns no SVH, kaut kāds piedzīvojums, kad atnāk no rīta kāds piedzēries vai vienkārši kāds sūdzes sataisīt. Tev nav jābūt vārds. Vai tu aizmirsti, ka tu ētrā, vai Vai, piemēram, tu neatbrauc. Vai, kas, piemēram, neatbrauc, kad es nokavēju, tikmēr izlieku O-Z-O-L. Es tā izdarīju? Nu, iespējams. Varētu būt Mēs tā tā. improvizējam tagad. Bet tā bija. Teiksim, bija tāds, ka tu aizmirsti. Zini, kāds reiz ir, kad nesen viena sieviete, teiksim, ētrā parādīja faku, kādā BBC vai kaut kur. Tev nav bijis tā, ka tu aizmirsti, kad es nogriezos nomutēju savu miķīti un kaut ko sabazarēju ētrā. Nē, tev viss klīra. Nē, man viņš man nav arī, nē, man ir kaut kā, ka es varu pārstāties ētrā, es arī nevienu rupību nekad neesmu pateikusi, bet ikdienā es ļoti daudz lamājos. Jā, un meitas klātbūtnē? Nē. Nē, pareizi. Pareizi, respekt. Bet klausies, ir kāds jums tur superstāsts vai nav? Es nevaru tev stāstīt tādus stāstus, Nevar vārdus mest varbūt, bet varbūt kaut kādu storiju, kaut kādu. Nemet varbūt vārdus. Jā, nemet zem riteņu cilvēku, bet kaut kādu. Tad es viņus visus saukšu par ozolu. Jā, let's go, dad. Par vērziņiem. Par zīlēm. Ja kas zina, ka riktīgi labi dziesmā intro, ja varēs izsamplot reāli kaut kādu ozols atnāc pimpī reāli kaut ko tādā garā. Tā kā turpin, jā. Nu, kas tev ir? Nu, kas ir? Nav kāda piedzīvojuma tur interesanti SVH? Jūs ļoti konservatīvi tur esat? Kas ir? Nu, ko nav jau arī zina. Jūs repči kar bišķi sākt spēlēt tev. Jūs konservatīvs kaut kur bišķiņ pazūd šādi tādi. Jūs pat šitos bandu, Džeks, arī esat dzirdēju. Viņam iznāca albums, tas es dzirdēju. Es pat laikam, zinu, kad es dzirdēju, kad banda jaunā relīzē ir viena dziesma, kuru laikam SVH nesaprata kontekstu tajā dziesmai, man liekas, tajā brīdī, par ko tā dziesma īsti ir. Mēs neklausamies. Kas tur bija? Tur bija tā, kur bija, kur atsaucas bija ļoti daudz tajā dziesmā. Tur bija tā kā gan jau dzīvo brīvi. par šķūni tur kaut kas bija, kad tur par kolbajiem, par laukiem kaut kas. Tagad gangbangs. Gangbangs. Gangbangs spēlē, Es SVH dzirdēju gangbangs, un es tā. Bet bija cenzēts. Ja jūs taisītu vairāk cenzētas, mēs arī vairāk varētu palaist. Jā, mums grūti. Jo man bija viens pēc Pāļa bazara. Es pēc Pāļa bazara pataisi nogāju uz radio. Super, ideāli, laimīgā. Mēs ar Krivenčī sarunājām, ka es iesākšu ar viņu blingiem rīt. Un tu saprast, ka tev nav nosacīts? Un es nepaņēmu. Es kaut kā zinu, tas ir pēc Pāļa bazara galu galā. Un es uzlieku ar visiem tiem...
bistri aiziet. Un es domāju, tagad šito tikai tagad vajag kādam dzirdēt, un mums ir 500 eiro sots, ja mēs pa Edavārdu Katram vai dziesmu. katram atsevišķi? Radiostaciju. Pa Edvārdu, Edzikiet, mums dzirdi -500. Par Edvārdiem mēs vienreiz samaksājām 500, jā. Un arī kaut kas tur... Pagaid necenzēto versiju? Jā. Jūs Edvārdu pats zin par to? Edvards tas atnāk smuks, skaists, brillītēs, dzied bēdīgas dziesmas, Bet nevainīgs viņam bija puisis. Bet tas ir tā kā tieši jūs iekšēji maksājat, jā? Vai tas ir Nepal. nopietni? Tāda Bet noteikuma. pagaid, bet šitais te Grēviņš vienreiz nospēlēja Gustavo albumu no sākuma līdz beigām necenzēt. Nu kā, tur 10 Nesničo Grēviņu tagad. Nē, bet tā bija. Nu, tā Grēviņš kā, tiek skatīsies. Jā. Nu, Tā tu bija, jā. domā. Gan bija izcenzēts, gan bija izcenzēts. nebija. Rols par to cepās. SVH? Un pēc tam Rols arī sāka laist. Radio Nē, 5 devu. Radio. Tā vienalga. Radio 5, jā. Nevarētu tā būt. Nu, Tā tā bija, bija. tā bija. Bet Tā kā, bija. Bet es zini, ka nevaru toču tā iedomāties, bija. kā to Mēs zinām, varētu toču tā. Viņš no- apiet. Sāna, bet zini, ka točin tā bija, kad iznāca dziesma Iela dzīve. Viņa iekļuva hard rotationā, Super FM-ā, Uģis Pols viņa ielika nevis rotationā, bet viņš ielika viņu hard rotationā. Un tur bija Nu, tas ķipā A listā, jā. Tur bija tas vai nu. Vai pīs pa mutu, vai pīs prom. Jē, šaut out. Šādos triple seksam. Šautās Un triple tur bija seksam. baigi hard tā dziesma. Es, kad viņa dienā dzirdēju, es domāju, ok. Bet, starp citu, es skatījos YouTube, es nesen atradu arī kaut kādu bitie vecie Latvijas kaut kāds mūzikas kanāli, figņas, kur liek iekšā viģiks, un tur apakšā zin vēl iet čotri. Video link noteikti. Jā, un es skatos, Jā. pusi no tiem viģikiem nav cenzēti. Tā kā tur kaut kāds bļē vai Easy, kaut kas paspilk. tu tēvs gāja labi cauri tā lieta. Nu, tur ir jāskatās, jā, tur jāskatās. Jo mums ir, piemēram, arī šitā te, mums, es nezinu, kāpēc mums viņš vispār ir kompī playlistē, tas Giuseppe Gustavo, tas, kur mailītas murdā. Man tas ir nevis ar Ervis. Ar Ervi. Jā. Un pa to man, es viņu esmu likusi un pa to raksta, ka kā tu tad kaut kādu swingeri, kā tu vari likt to bērnu klausās mašīnā, es domāju, ok, cik, ja tavu bērnu zina, kas ir swingeri, tad tā ir tava audzināšana. Bet ok, nu jā, tu blinks uzliku un tad kā tev beidzās tas blinks story? Nu, neviens nenodeva. Tur jau klausītāji nodod. Ir tādi klausītāji, kuriem... Bet tagad jums Spāļu bazars Krīvē līdz rītam noteikti ievilkās. Ir jau dzirdēts, ka citreiz Spāļu bazars līdz rītam. Es pat aiznogāju uz Nu, rādi. tad tas bija, nu jā, jums bija otrā, trešā sērija. Tas ir diezgan drosmīgi. Tikai bez kameras jau. Tur daudz, man liekas, kājās nestāv pēc tam. Tu watch Tur my afters working. turpinās. Ok, es tā dzirdu, Es ka... tagad arī pat taisnoiešu. Tā nopietni? Jā, bet tik mēs nedzeram. Jā, bet šis te. Pagaidām. Jā. Bet tev pēdējā laikā, jūs rīt raidījums 6, celies 7, tev ēteris ir Tas līdz ir 10, drausmīgi, līdz ēteriem tā. mauc, jā? Cik tev gads tā mauc? 6 Ujo, gadi, jā. Bet, nu, nav. Agrākos laikos man likās tas vājprāts. Bet tu pierad kaut kā? Jā, ļoti ātri pierod pie tā ritma. Jo man savulaik bija tā, ka es tajā kurzemē strādāju, un tad Kasīts, mans kolēģis Kaspars Breideks, teica kaut kādā reizē, ja mēs kaut kad varētu to rītu vadīt prime time. Un es tā domāju, ko? Lai es upurētu iepriekšējo vakaru kaut kādu darbiņu dēļ, jo tev vakar ir jāziedo. Laicīgi Bet tas ir no jāgulē. pirmdienas Jā, uz es piekdienām vai 9 eju sestdienās gulēt. arī? Nē, Pirmdienas, sestdienas ir brīvs. Nu, principā ir diezgan laicīgi gulēt, jā? Nu, es eju 9 parasti, tad, zini, vasarā visgrūtāk to ir izdarīt. Jā, Reiz var aizskart, vēl viss talvīgs, Vasarā vieglāk Mūģi vai ne? Jā, jā. Vieglāk vienkārši izturēt līdz rītam negulēt, un tad pēc raidījuma iet gulēt. Bet jā, uz vecumu jau to vairs tā īsti nevar Ir tagad pavilkt. ieskāries, kad pēc negulētas nakts aiziet. Nu, tu, ne, regulāri. Klausies, Ok, bet par ok. pārtījiem runājot. Panda. Vai pandas? Pandas bija nakts, jā. Mums Tu runa- biji? Man stāsta, ka tu Tas ir dzimtais mums Madonnas. stāsta, ka tu menedžēji viņu, ka tu menedžēji. Jā, es Tā biju var būt? menedžeri, jā. Menedžeris. Labi, ka tiku prom. Pastāst lūdzu par to foršo Nu, vietu. tur gan kaut kam Tur jābūt. pie autos ir parasti forši klubi. Tu esi nodzerts. Pagaid, pie autos ir parasti forši klubi. Nestāst, ka tā nav. Tā bija. Kas Tā tad bija? bija. Tas bija vājprāts vienkārši. Tas bija vājprāts. Kurš Bet gads tad pirmām kārtām? Kurī gadi? 10. Ok, tas ir Kaut kas tāds 9, 10, kaut kas Jā. tāds. Es pabeidzu augstskolu. Es vadīju pa dienu jauniešu centru un pa nakti klubu. Zini, kāda man mīļa, spilgtākā atmiņa par pandām bija tāda, kad es dažreiz braucu pie vecmātes uz Cēsvaņu. Nu, tas bija pie autostas, un tur vienmēr ir tas, ka tu nāc no rīta gar pandām, un vienmēr viss asfalts asinīs ir. Sitās. Es tiesā arī esmu bijusi. Sitās. Es esmu tiesā bijusi un Jā, kā glābusi liecinieks, jā. zēnu. Bet tur bija vispār nenormāli. Tas
un es arī tur, domāju, stūlatē tur kaut kādus spogulīšus pie sienas, ko nebija- atnāk vecens izspēr tos spoguļus. Domāju, ko es jums cūkas vispār te pēra skaista? Pagaid, ja mēs runājam par tūlotēm, vispār, kad mēs taisījām Mērķeļielā vai kaut kur, mums parasti, ja tūlotēs bija Reģips, tā bija. Jā, Arī Dērči tam Reģipsim. pilnīgi, Reģips tur bija vienkārši, vājprāts. tur varēja, mums, kad bija, kad For Love and Money tie klubi, Reģips vienkārši no rīta nebija. Bet un man No bija, rīta nebija Reģips šo. un man bija koridors ar Reģips. Un man plakāti vienā brīdī beidzās ar ko aiztaisīt caurumus. Es vienkārši kā kāds izbēs plakātiņu, man jau vairs nebija, ko tur likt. Kas tev Plautiņš pie sienas klabāts, kaut kur var rusis. Tas ir vājprāts. Tur vajag iztapsētu kaut kādu telpu, kur tiem madoniešiem dzēstām. Tas ir vājprāts, bet vai jau ne? visiem Nu, tā tur ir. bija Grifā jau arī tev Jā, dzēs, vai ne? jā, jā, Tur jā. vienā Kas momentā visu, nekāda dekorācija, nekas primitīva galds. Kas jums uzstājās, kodeks vai koļa? Kodeks. Kodeks? Nē, Tiešām? man bija zēni, kas lika disinītas maziem, Artisti nemačīja. Nevarēja pacelt. Pāndas nevarēja pacelt. Beidz. Džekārs, kas strādāja pat 3 viskāriem plus mīnus, jā, nu pa 4. Jā, pat 10 eiro, pat 10 lati. Normāli. Priekš Madonas. Man arī likās normāli, tā kā viņi man sacēlās, visi tie DJ pateica, ka viņi nestrādās. Es saku, es jums iespēju zēnu. Būs pat dot. 12. Es jums tādu iespēju. Liela mūzikas, jā, Pa varēja. 12. Nē, tad man... Pagaid, tu viņus pasūtīji tālāk? Nē, jā? es viņiem teicu, puika, es jūs man Viņi šitā gaļā noticēja. izdarāt. Šitā, jūs man šitā. Jā, es jums tā. Es jums vārti. sirdi. Vārti. Pandās tomēr šobiznesi. spēlējat. Panda izaugsme, Jā. kāpnes. Labi, un es jums saku, es varu iet viena tālāk. Bet tā kā es būšu Rīgā un sēdēšu ar Ozolu, jūs man blakus nebūsiet. Vai nu tu ņem, vai nu tu ej. Nu, es tikai kāds džekši to skatīšu. Un tad citu man vajag arī apsargu. Apsargam arī 10 lati. Madonna un Holding. Tā klāsas, nu ar galvām nesit Reģips sārā, vai tad viss kaut kāds? Es pats esmu Apkopējam 20, bet to visu smucu vārdu. Kas bija, kāda bija Pandā playlist? Es nezinu, es negāju lejā. Manais bāra bija savs kabinets. Jā, tu tur, kas tur saka, pasties kamerā vai viss legit vai ne? Nebija jau Pasēdējām kameras. arī Tā izredzētajiem. kā es kaut ko varēju darīt. Tev bija savs vipņiks tur, Jā, jā, jā. managements vipņiks Jā, jā, tur, jā. mierīgi tā. Atver durvis tu, oi, Johaid, jāizver cietumā. Precīzi. Es labāk pasēdēšu. Tad tāds tvans. Tur tā kā pirmais stāvs un pagrabs, jā? Nē, pirmais Nē, stāvs. bet otrais. Un otrais. Pagrabs Tu jau kaut- tu tu beidz. kaut kā, nu jā. Ne jau vienmēr Jā, bet, pagrabs. nu jā, raps tikai pagrabā ir. Kā jums Panda tomēr ne, bet Eldorado vai tad jaunais klubs kā saucās? Nē, Barbados. Barbados kaut paaugstināja, bet pēc negribēja karjeras kāpnēs. Barbados kā bija tālāk kaut paralēli. kur. A, kāpēc Paralēls Pandas konkurējāt? aizvēra vispār? Jums kaut kāds... Un es atnācu uz Rīgu. Nebija, kas strādā. Nebija, Bet kas Bet des lats. bija viena meitene vēl kaut ko darīja, bet man liekas, Viena ka... meitene vēl kaut ko darīja. Nē, viņa... Pēdējā no mohikāņiem. Jā, bet kaut kas tur, nu saproti, tur jau vajadzēja, nu tādā ziņā, Tur redzēja pautas. varbūt, ka jā. Varbūt, ka es tagad uz to atskatoties varētu teikt, ka jā, tur tomēr tur vajadzēja baigi. Jūs ar Barbados bīfojāt tur kaut ko taisīt? Sūdz vienam kaut otram kā, nē, bet kaut kāda konkurence Konkurence bija, jau tad bija, cilvēki jau ir tik, cik ir. Man liekas, ka Barbados jau bija pirms pandēmijas. Jā. Tad jūs iegājāt tirgū, principā. Nu, viņi pārņēma to visu Principā gēmu. iegājāt tirgū, tas ir slikti. Cersvains, Grifa īpašnieks uztaisīja to mūsējo pandas. Viņš bija īpašnieks. Tu jau gan jau gribi arī smauc. Gan jau esam, bet klausies, jums kādreiz arī bija, kur es kādreiz pārāks reiz bija koncerti, bija pie Madonas vieta, ko Smecers Smecers krogs, krogs, jā. jā. Smecers. Pēc tam viss 5 Vēl km viens iet, pēc tam deguns viss vai kaut kas? 5 km iet uz Madonu. Kas īsti smecers vispār? Deguns kaut kāds? Smecers? Smece. Kaut kas. Smecers no vārda smeķis varbūt. Man liekas, smecers. Smecernieks. Bet tur jau notikās kādreiz Smecerē, nē? Nu jā, bet tur baigi viņi tur stulbi, kaut kā debili viņi kaut kā. Cilvēki. Saorganizēja. Es toreiz uz tavu koncertu, tu mani vēl sarakstā ieliki, un es aizgāju uz to tavu koncertu, viņi saka, un tā meiču man saka, nevar tā nekādu sarakstu viņš dot, jo
Viņam maksā par uzstāšanos. Tā bija viņa atriebīja par to plakātu, gan jā. Viņš pateica, ka Nē, bet viņš ieliks, es redzēju, ka es tur biju ierakstīta. Tev neielēja. Neielēja, viņi teica, mēs nelaidīsim nevienu no Smēcerē. jo tev par to Heitera. maksā. Tev par to Smēcerē. koncertu maksā. It's official over. Tur arī uzstājās cilvēki, kuriem It's nevajag. official over. Nu jā, nu tad... Šodien jau 2 beef, vecīt. Man ar Spina Fame un ar Smēcerī. Kur es dodos? Bet man liekas, es Kur es Smēcerē vairs dodos? neorganizēju tādu- Nē, Smēcer, man liekas, kā Smēcer jau kroks, sevi man liekas, atpūšās. Nē, kā kroks vēl pastāv, bet man liekas, ka tajā Tā jau bija nenotiek tīri kluba maigi, balvas, bija jau bet labi, bija jau notiek labi. privātie Nu jā, pasākumi. viņi var izīrēt. Bija jau labi, Smēcer. Bija jau labi. Pīs, Smēcer. Pīs, Smēcer. Šaurot Smēceres silamdo. Bum, mēs esam atpakaļ. Vai nebijām nekur aizgājuši. Nu, šī ir sadaļa, kurā mēs jums kā draudzīgi, gaumīgi cilvēki iesakām lietas, ko skatīties, klausīties un visādi citādi patērēt. Kā katru, ne mēnesi, bet raidījumu, mēs iesakām savu speciālo lietu, un es šoreiz neatkārtošos, kā iepriekšējās 2 epizodēs. Lieta, ko es ieteikšu Netflixā noskatīties, un nenobīstaties nosaukumu, tas ir franču animē. Kas ir ļoti arī dīvains kombo, sauc Captain Laserhawk, Blood Dragon Remix. Tie, kas ir redzējuši, zina, par ko es runāju. Tā kā hentai? Hentai nē, Netflixā, diemžēl hentai vēl nav, bet ja būs, es noteikti precizēšu un paziņošu jums to pirmais. Pazvanu. Man nepatīk anime, bet šitā ir viena no labajām. Back to you, Ezi. Es savukārt jums iesaku, pat cik ir tāds, radošs laiks un muzikāls laiks, es jums iesaku klausties Spin FM, klausties Radio 5, klausties Star FM, klausties dažādas radio. Nē, viss kārtībā. Man liekas, ļoti labs ieteikums. Es savukārt iesaku Jāno Ozola albumu Ilgāk, dziļāk, stiprāk, kas iznāks Valentīna dienas tā kā īpašais edition. Tas ir deluxe versija. Es domāju, jums patiks. Deluxe versija. Karaoke variants. Shit, nē. Tā zaņā ir ieteikums jums nopērciet biļetes uz Arēnu Rīga Ozola koncertu. Cik tev Ozis samaksā? Noklausieties Ozola albumu un noklausieties netīrais 300 albumu Hudriču. Albumu viņš teica. Es tur arī esmu tajā albī, tā kā čisti jāklās. Tieši tā. Bet jā, tiekās Pērciet Arēnu Rīga. biļetes, ejiet uz Arēnu, būs mega šovs. Satiks mani, satiks Zants, un ja palieksiet, satiks Ozola arī. Es arī iesaku. Sāņš arī būs, satiks. no viss. Tu vari mūs noķert tur, kas var būt labāk Ziemassvētkos. Labāk noķert jūs nekā. Jā. Tā, mēs esam atpakaļ no reklāmas pauzes. Jā. Un, Tiešām. let's go, blā, 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 mēs esam ēkā. Mēs esam ēkā un tikko backstage'ā tu pieminēji par mākslas skolu Madonā. Kā ir? Cik tu tur ilgi biji? Kāpēc tev uz mākslu tā vilka? Caur hip-hopu? Caur to rapu? Nē, es mākslas skolā iesāku mācīties pirms es nodarbojos ar hip-hopu. Bet tad es vienu gadu paņēmu akadēmisko, cerēdama, ka mamma moš aizmirsīs, ka es tur mācos un neliks pabeigt, bet mamma atcerējās. Kā tu vispār? Un es pabeidzu, un es diplomu darbā arī grafiti zīmēju, jo tad jau es biju Ritīgo tādu Tad ritīgu arī hip-hops parādījās. Hip-hop Tā graffiti bija ar graffiti breakdance vārds kaut kāds. DJing. Okay. Mums tur nebija Tev baloni. patika visi 5 hip-hop elementi? Vai Jā, man tur kaut kādā kalendārī Tur ir bija breakeri? rakstīts, ka man vīrs būs breakers. Super. Sapnis Kas bija. hip-hop kalendārs? Tu atnāc tād no mājas, tad Jā, nogurst tād, jā. nu vīrs uz galvas griežās stīvi. Geliku taisam, pēc tam uz galvas tāds. Tu tā. Dzersi? Čau, es uz virtuvi. Bet es viņam arī tā, čau. Jā. Bet kā tev vispār ar profesiju? Tu esi kaut kādā aktieru mākslā mācījusies? Nē. Es esmu sabiedrisko attiecību profesionālais bakalaurs. Upā, tu esi universitāti pabeigusi? Vidzemes augstskolu Valmierā. Bet vispār, es esmu ievērojis, ka tajā laikā un vispār ļoti daudziem reperiem ir labas izglītības. Ir kādai daļai noteikti. Kādai daļai ir, jā. Kādai daļai nav? Kādai daļai ir iesākt nepabeigt augstākām? Neskaties man tā. Kādam arī vidusskolā Tagad jau nav. visi pamainījies. kam tas varētu būt? Pamainījies, bet manā skatījumā tie tādi labi reperi, viņi tomēr, lasa. Viņi lasa. Ok, tad es esmu labs reperis. Es jau Jā, jo tas- no tā diplomas Jo tev- nobijos. bet, nē, Es tev jau nevaru, ir- piemēram, bet es esmu labs reperis.
Kurš to teica? Jā, vārds noskan. Viņš oponējas, es neoponēju. Nē, Vārds noskan, Zaņā bet sev diskusijas tākās, kāpēc liekas, ka viņš nav? Nē, es vienkārši domāju, ka Jālas, jālas. lai galīgi neaiziet tādā seju pa ceļu, satieku teļu, izmazgāju Vārdu vēju. krājumam jābūt kroču. Tu māki freestylot? Es īstenībā ļoti labi māku freestylot. Un glāzes vēl savulaik man tas bija ārkārtīgi. Jums Tas, vajag ko es darīju. Bātlis tagad Jā, šokā šeit. Paskaņim kaut ko, pasaka par tiem tetēm, kaut kas ar viņu ir. Tur uz to agresiju. Man, zini, kā man ar to freestyle bija tā, ka es atceros, bija viens Gačo koncerts. Un es aizēju uz Gačo koncertu, man tur iepazīstināja ar Gačo. Es saku, vēl kāds šovakar uzstāsies? Ar to es gribēju saprast, vai mums būs kaut kā... Nē, savulaik man tajās Meceres krogā. Mēs par kā Un es ar to gribēju saprast, vai mums te būs freestyle battle uz skatuves vai nebūs, jo bija kaut kādi arī reperu pasākumi. Viņš saka, nē, es saku, nevienu no zāles arī neaicinās. Nē, es saku, čau. Vēlreiz nedabūju pagājušajā. Gāju dzert, jo tad es varu dzert. Bet tā bija, mēs ārā tur tikai vajadzēja padot ritmu, un mēs tur tiešām, Tas bija tas, kas Jūs bijat ritmisko atskaņu spēlētāji. Mēs ļoti, ļoti to darījām, tāpēc, ka saprotu, kā jau es teicu, nebija to iespēju citādāk realizēties. Tās ierakstu iespējas bija ļoti vājas. Kā jums tas saucas Čornī bloku vai kā bija tas nosaukums tajā vienai grupai? Jā. Čornī bloku. Hardcore nosaukums. Man ļoti smags patīk. nosaukums. Labi, tas tā, ok, tad tu saki, tu pirmspāt citā vispār lietā. Kā tu, teiksim, līdz spiedienam aizkļuvi? Es atnācu tad pēc tam uz Rīgu, vīrs mani uzaicināja, tad viņš vēl man nebija vīrs, bet vīrs mani uzaicināja nākt dzīvot uz Rīgu. Jā. Un es jau tajās pandās biju kaut ko sapelnījusi, man kopš tiem laikiem vēl ir Kraikons kāzu fonds, man jau kaut kādi 150 tēriki bija. Tas jau daudz māju var uzklāt. Man bija, bet tajos laikos pa 150 lati padzīvot normāli. Un tad man tie izdevumi, man vienmēr izdevumi ir bijuši ļoti minimāli ēšanā un dzeršanā faktiski. Un man nepatīk tad tur baigi ceļot. Man nekustamai īpašumu patīk, bet tas nāca ar laiku. Tas ar laiku. Un tad es atnācu uz to Rīgu un vienā brīdī Kaspars Breideks no Spiediena meklēja kaut kādu meiteni improvizātori kaut kādam projektam, un kaut kas viņam ieteica mani. Tev bija pieredze ar to vispār? Vai? Ar improvizāciju? Jā, es improvizāciju no kaut kāda 15 gadu vecuma ņemos. Madonā tur jau. Madonā, jā. Gāja kaut kur pie skolotājiem? Jā, mums bija tāds... Tad skatu te nebija sveši no 15 gadiem? Nē, vispār nekad nebija sveši. Tā jau tu Gintu arī pazīsti, jā, Gints arī gāja tajā, ar mani kopā Gints Anžāns, jā. Skutels arī bija. Skutels ir no Varakļāniem. Bet viņš bija... Rajons vai Varakļāni? Viņš ir vecāks par mani, viņš jau bija... Nē, Skutels nav Spiedienā. Bet, jā, un tad Skutelam bija savs, viņa bija... Karaliskais improvizācijas teātris. Jā, un Kaspars tad mani uzaicināja uz Spiedienu, atnākt uz mēģiem, un Spiediens teica, šis der. Es, ka 15. gadā man iznāca singls Superhypes, es kaut kā mēģināju atgriezties mūzikā atpakaļ, es arī pie jums biju Spiedienā, un tas pirmo reizi ar tevi satiku un pamanīju, kad jūs varat darbojaties visu. Ne pirmo reizi satiku gan. Bet tā pa īstam, jā, es vispār piefiksēju tevi tur tajā brīdī, tajā Spiedieniņā. Jā, tev patika? Jā, mazliet cool, jā. Nu, redzi, un tā improvizācija, tas ir tieši ļoti, ļoti saistīts ar to freestyle. Jo tas nāk, un tu domā jau uz priekšu, tu jau sakot galvā jau to nākošo frāzi kaut kādā. Tu jau viņu jau pasakot, to beigu vārdu, tu jau sajūti. Hēla maģisks moments vispār tā improvizācija. Tu jau sajūti, kā tas beigsies. Un man bija tādi, un tajā laikā mēs ļoti daudz freestylojām arī. Bet man tagad jaucas kopā tos jautājumus. Tu baigi daudz aši uzdot tos jautājumus. Sāšais, ātrais raidījums. Ātrie jautājumi. Improvizācijas intervija. Improvizētā intervija. Nu jā, bet katrā gadījumā, jā, tad Spiedienā mēs turpinājām. Bet Spiediens vispār ir vēl ņemās? Nu, jā, tagad kaut kādas izrādes arī būs, bet mums viņš pāraudz 4 brāļu šovus, Kozlovska brāļi taisa savu šovu, jo vienkārši uznāca tā pandēmija, un es atceros, mums pēdējais šovs bija tieši 13. marts, tajā 20. gadā. Mēs tieši nospēlējām šovu, un nākamajā dienā bija lockdowns. Kirdikt, jā.
Un pēc tam mums arī nevarēja būt mēģinājumi, tur nekas. Tas, zinām, arī iespaidoja bišķiņu visi. Līdz ar to es, piemēram, no tā esmu, un man nepatīk vairs, kā es spēlēju. Okay. Es varu izdarīt, bet man pašai nepatīk, jo man ir arī grūti dabūt to skatuves garšu vairs no improvizācijas, jo man faktiski tas ir... Katru dienu tā improvizācija jau no rīta šovā. Tu esi kā bišķi izšaus pūri tajā brīdī. Jau, es esmu noimprovizējusies tās 4 stundas. Katru darbdienu man ir grūti sevi... Tās ir 4 stundas. Jā, man ir grūti sevi kaut kā motivēt vai vēl to skatuvisko formu improvizācijai. Es viņu esmu integrējuši savā ikdienas darbā un tas ir pāraudzis tā. Bet improvizācija, protams, nav komiķu stāvs, bet tu komiķiem seko lokālam ar līdzi, skaties, ko viņi dara, kā viņiem iet un komedija Latvija, teiksim, un tas viss moments. Es esmu informēta, bet es... Nesanāk laiks tik daudz iedzināties, jā? Nē, man patīk, bet es esmu pārāk aktīvs klausītājs, tāpēc es tā... Tu pa vidam visu laiku? Jā, un man bija viens pasākums vasarā, kur es sapratu, ka man vairāk varbūt arī nevajag iet un... Viņi paši varbūt arī tad caur puķēm arī mēģināja pateikt, ka varbūt Sanda, tu dažus jauniņos aizvainoji. Man liekas, ja tu jau komiķis uzkāpi skatos un tev sanāk viņu izvest viņu, tev kā skatītājiem, tad tavs darbs ir izdarīts, viņš savu neizdarīs. Es pārāk reflektēju, un es to nevaru. Viņi jau arī jautā, kā jums, un es to, jā, un es arī atbildu. Izrādās, ka tas jautājums ir bijis tāds diezgan retorisks, jo viņam jau ir izdomāts joks, kā mēs atbildējām. Bet pareizi, viņš nemācīja nokontrolēt situāciju. Jā, kas īstenībā jau ir improvizātora tu jau pārbaudi viņu tādā gadījumā, viņu skilu, tā sakot, ja viņš nevar novadīt sarunu. Tam skilam būtībā nav jābūt, ja viņš ir komiķis, un man arī piedāvāts taisīt stand-upus, un es vienmēr saku nē, tāpēc, ka tas nozīmē, ka ja tu ej ar kaut kādu gatavu materiālu, un es jums saku, Džeki, nāciet uz mani izrādi, būs ņirdzīgi, tad tas ir īstenībā baigās ugunskristības manai humora izjūtai. Jo, ja es nofeiloju, tad es reāli, tad tā mana humora izjūta ir mēsls. Tā ir tev trademark, tā ir tev trademark, jā. Es esmu sūdīgi sagatavojusies, ja tas nebija ņirdzīgi. Bet, ja es, piemēram, saku, tā ir improvizācija, tas var būt smieklīgs. Tas var nesanākt. Tas var nesanākt. Jā, bet tas jau arī, tā kā varbūt, stand-upam jau nekā nav obligāti jābūt ņirdzīgam. Bet stand-ups vai tā nepaģēra to, ka tā ir stand-up komedija. Komedija Latvijā. Bet, teiksim, es, kad piedzīvoju tos agrīnos, kā saucās, kas notikās Andlūzijas sunī, Karaliskās improvizācijas teātris. Tu arī spēlēji? Nē, es gāju skatīties. Tur Astrid Ulsmins, sapcīt, mēģināja improvizēt. Arī, un viņam arī bija tas stand-ups. Jā, bet bija stand-ups, bet runājot par to tieši, kad viņi močīja tur, kas sāk viņu, galvenais iniciators, Skutels. Jā, viņam diezgan tur, Skutels kā iegāja iekšā skatuvē tā tur, bēldi. Jā, ir kaut kādi tie stūrakmeņi Latvijas komēdijā, pēc kuriem, principā, kā Baiba Sipinieca. Viņš vilka labi ārā parasti to visu. Baiba Sipinieca Gavara ir tā, pēc kurām, tā kā, nezinu, pitonu mēra papagaļos, puikas droši vien nesaprot, bet tu varbūt atceries. Es sapratu, jā, ko tu domā. Mūten tāda Krieva padomu savienībā bija. Jūs nebijāt vēl piedzīvot. Mūten bija no plastelīnas. Sisi drāti. Tā jums nav Peppa Pig. Ļoti labi. Kas ir vispār jūsu bērnības multeni? Lai saprastu, cik mēs atšķirīgi esam vecumos. Ninja Turtles. Ninja Turtles, Tas jau arī mums. Tu varbūt jau vairs. Zini, kā man liekas, reperiem ir tas, ka, teiksim, tu esi freestyle vai kaut kādiem šitiem batliem, tad viss, kas ir tavs skills un tas, cik ātri tu vari domāt. Bet tā, ka tu esi komiķi prikoli, visi tavā harizmā un taimingā, tajā cik precīzi. Un ne visiem ļaunākais murks mūžā dzirdēt, ka tev kāds pasaka, bļet, tu neesi smieklīgs. Nē, bet tas ir normāli, bet zini, jā, kas man, tu piemēram... to vieglāk uztvert, ja tev pasaka, tu esi slikts reperis. Jā, pofīgi. Vieglāk uztvert nekā, ja tev pasaka, tu neesi smieklīgs. Nē, bet cilvēks var nebūt smieklīgs. Viņš var nebūt smieklīgs, bet viņam arī var būt ārprātīgi harizma. Tas, kā viņš delivero to joku. Tas Latvijas čals, kas X-faktorā UK startēja, kā viņi sauc. Gatis Kandis. Viss ir deliverijā un prikolām. Tur tā lieta, tu var būt tieši smieklīgs ar to, cik tu, cik tu esi nesmieklīgs. Tev vienkārši jāizdomā, tas par viņu ir izstāsts, bet ja pēkšņi izrādīsies, ka globāli tas tavs prikols objektīvi, tas, ko tu galvā subjektīvs izdomājies, kas rēcīgākā lieta pasaulē, tomēr nestrādā zālē. Jā.
Tev liekas, ka tas ir smieklīgi, bet īstenībā tas ain't worksheet. Jā, un Bet tas tu zini, kā viņi jau parasti tā dara, viņi jau lasa kopā to puzli, viņi iet uz saviem tiem treniņiem, uz saviem mazajiem, un tad saprot, vai tas vorko vai tas nevorko. Nu, jā, un piemēram, par Baibas Sipnieci man no Almēžiņa ir teikts par to, ka tu jau būsi nākamā Baibas Sipnieci un tā, bet tas vispār nav par to, ir vienkārši par to, ka tādu sieviešu, kuras nebaidās būt smieklīgas, Latvijā ir ļoti maz. Ir ļoti daudz foršu smuku meiteņu, kas var reklamēt tur Rafaello, bet es, piemēram, esmu Ikea gaļas bumbiņu meiči. Ir pat Džeki maz, kas Nu, tu reklamēji to tur... Šķiratlonu. Šķirošanu, jā. Tas ir par tevi. Un tāpēc tā mēraukla ir dēļ šādiem spilgtiem personāžiem, kas ir vienkārši šajā nozarē, komēdijā, tik spēcīgi, ka viņi jau ir mēraukla, viņi jau ir latiņa. Nu, es nezinu, hip-hopā droši vien arī es pieņemu, ka arī ir kaut kā tāds, cik daudz tu jau esi ozols vai cik tu neesi. Katram jau ir sava tā latiņa. Jā. Nu, uz ko tas jau ir pilnīgais. Piemēram, Zeļģim, tad, kad es pirmo reizi iepazinos ar Zeļģi, es viņam teicu, man liekas, ka tu vienīgais Latvijā skaiti bišķiņi stilistiski kā ozols. Man tajā brīdī likās, viņam tā... Komerciālais reperis? Nē, viņam kaut kā tā izteiksme, bišķiņ tā. Un tad, kad tu satiec jaunu reperi, tu vienmēr atrodi kaut kādu jau savā prātā atpazīstamu templeitu, pēc kura tu bišķiņ tā kā mēģini viņu tā kā ielikt, uz ko viņš iet. Tas ir nākošais Eminems vai nav? Jā. Un skaidrs, ka tam pašam reperim ir pilnīgi savs skatījums. Viņš ir pilnīgi pats sevi. Jo, piemēram, ar Baibu Sipnieci personīgi es iepazinos pagājušajā nedēļā. Tikai pagājušajā nedēļā mēs pabalējāmies kopā un Ziemassvētki nenāk vieni. Jā. Decembris nenāk viens. Un nav tā, ka es viņu skatītos, es viņu klausītos, es viņu kopētu, bet ka mums ir vienkārši viens enerģijas līmenis, un līdz ar to mani bieži vien pievelk pie tā. Un es domāju, ka, es nezinu, ja tev pateikt, ka tev nav humora, ja tev pasaka, ka tev nav humora izjūta, vai tu justos sūdīgi, tātad 3 varianti, kā tu justos sūdīgāk, ja tev pasaka, ka tu esi sūdīgs reperis, ka tev ir sūdīga humora izjūta, vai ka tu esi sūdīga ozola kopija. Nē, esmu. Jā, bet šitais es domāju, tas trešais, bet sāp visvairāk. Nē, patiesībā tas nesāp, jo tev uzreiz tāds, tas, kas man to saka, acīm redzot, ir pietiekami neizglītots un stulbs, lai man godīgi visvairāk sāpētu tās humora izjūta, jo tā ir tāda vissubjektīvākā lieta. Objektīvi, es varu atzīt, es neesmu tehniskākais repers. Kopija, es neesmu noteikti nevienam. Kāds man pateikt, bet ne, es smieklīgs mūtis. Jā, bet vai tev pašmērķis būtu smieklīgam, vai arī tev ir drīzāk? Bet ja es tobrīd būtu aizgājis savu stand-up setu vadīt, un man īpaši man čomi pēc tam pateikt, jau, zini, es smējos, bet reāli nav smieklīgi. Man ir pieklājības smieklis, viņas reizēm izmantoja. Tev ir kāds pateiks, ka neesmu smieklīgi. Es pat necenšos būt. Vienīgais no reperiem, kas ir to mēģinājis kaut kādā dzīvē, tā pa īstam, tas ir Asta Rulsmirs vai Gustavo. Jā. Nu, es biju. Man bija tas franču kauns bišķiņ, ja tā viņu sauc, ja, ka tu tā bišķiņ... Tipa second hand cringe? Es tur baigi negribētu būt tagad viņš. Bet, zini, kāpēc? Tāpēc, ka... Tam tomēr jābūt baigam laikam un baigam darbam un apjomam. Viņam arī Jānis bišķiņ palīdzēja to visu izdarīt, bet tomēr... Pagaies bišķi izzaunojās ārsta Lūsmu. Iemontēsiet, ka viņš tā kā aiziet tāds maziņš, kaut kur starp pie Gustavam bija stand-up? Tā kā miedziņš nāk. Bija, jā. Viņam bija stand-up sērija, koncerta sērija, nezināji? Nē, nu viņam sērija ne, viens. Kādā 10. gadā, viens, lai viņš paproja gribēja palikt. 10. gadā kādā, ne? Kad pats 12. 10. gads, nezināju to, jā? Viņam bija, jā. Kad 10. 12. gads. Viņš jau arī baigi, tā naturally nav baigi ņirdzīt. Nē, viņš ir foršs. Viņš ir foršs, bet laikam tomēr viņš nopietni. Viņš vienkārši tāds, tā kā... Viņš gāja improvizāciju, viņš mēģināja. Ir tā, ka, piemēram, Skutelis vienkārši atnāk, viņš tā... Gājiet. Nu jā, un ir jau ir ēcīgi, jo kādas ir deliverijas. Nu jā, tas, ko tā personība nes. Tur jau tā lieta, kad, piemēram, Gustavo, viņš atnāk uz skatos, man liekas, ka viņš tuji pateiks kaut ko wow, vai tā. Man pirmā doma nav tāda, kad es sagaidu kaut ko, ka viņš pateiks kaut ko rēcīgi. Yes, tieši tā. You name it. Jā. Es kaut kādus 2 gadus mēģinu saņemties. Es jau kaut kad pālīju bāliņam, man šo stāstīju viņam, bet
Es stāstīju to, ka jau es gribu saņemties, aiziet uz open mic, uztaisīt savu setu, bet jā, man nav problēma, kāds pateiks, cūkā kā repers, man ir bāka, kāds pateiks, ka es neesmu smieklīgs. Nu, bet ar to, Jā, tas ir baigi pirmos kaķēns ir... Vot es gribu neslīcināt mūsu kaķēns, jo visi... Pirmās rapsdziesmas arī ir jāslīcina vecīt. Bet ja tu tieši izēji uz to konceptu, ka tu neesi smieklīgs, ka tu atnāc, tev nav jāsaka, šis noteikti nebūs smieklīgi, bet es tur ir baigā jokam vienmēr, joks ir ļoti strukturāls. Joks nav, joks viņš ir tik smalka struktūra ir jokam, ka viņš nevar būt primitīvs, viņš nevar būt, jo reizēm tie joki, kuri, es viņus saucu par tādiem 3 soļu jokiem, jo, lai tu viņā ierubītos, tev ir jāzina kaut kas vairāk nekā tikai tikko dzirdētais, kas nav tīri saņuks. Un plus vēl tas, kā noprezentē vispār. Jā. Man te 8 noticēja. Man sviedri noticēja, man ir bail, bet gribu kādreiz pamēģināt. Karoči, par improvizāciju vismaz skaidrs, par komēdiju. Kroči, freestylot mākam, radio mākam un komēdiju un teātris arī nav sveši. Tad freestyle. Sinips un Medus Madonā bija, tu esi no Madonas. Es tur bijusi. Vienreiz tikai. Tas nebija tavs formāts, tas nebija. Vai kā? Vai es biju pa jaunu. Es biju pa jaunu, lai tur būtu, bet vienreiz mēs tur bijām. Es tur padiris basģitāru, man liekas. Tu spēlēji basģitāru vai vienkārši padiris? Gan, abas. No sākuma spēlē, pēc tam padīrs. Šorīt spēlē arī... Akustisko, jā. Tev bija akustiskā, tu padiris pāris stīgas, tad tev bija bass līdz ar to. Tev bija bass, un tad tu padiris arī. Un pēc tam es karoči maudz garām, mēs maudz garām, es kontrabas paņēmu, lai nevarēju trāpīt, pat es paņēmu kaut ko lielu, lai var trāpīt. Tev gan jau mielas nozag vienkārši to basu. Ģirds Kendriks. Bet es tev atvišāju tajā gadā arī. Es tur arī pakās, kur basam, pēc tam mēs ko atradām viņu. Mēs tur bijām tādā lielā kupā kolektīvā un galvā mums bija Raimonds Pauls, Spains mums bija galvā uzvilkts. Tagad tajā jaunajā dziesmā 8/8 norauj tavu kastrolu. Bet Spaina galvā mocāt? Nē, tas bija tā, ka mēs bijām aizgājuši bišķiņ pa tālu. Tā ir metafora. Jā, bet varētu ar Spaini. Īstenībā, jā, arī nebūs slikti. Buckethead. Spainas ir caurumiem. Un tad vairākas spīles varētu paņemt vienā dienā. Jau kāds te vēl vietā. Laskavī mai. Bet, jā, cilvēki runā, ka Sinaps un Med pārstāja heroīna. Jo dēļ heroīna trafika nerevēlā. Jā, tas viss ir Telšu Kāpēc heroīna trafika? Kas tas ir heroīna? Tā kā... Telšu pilsētiņā, laikam, viņš bijis ļoti populārs. Kas par Telšu pilsētiņā? Nu, ne jau Telšu pilsētiņā, visas grupas mauc pa vadiem. Jā, ne, varētu būt, tur tāds roķīgi tajā laikā. Madonā tas bija šausmas. Man mājās blakus poģītī bija točka. Ko tu stāsti? Es vispār neesmu dzirdējis par narkotikām. Viņi ir savu pandas menedžeru telpā, tikai sēž, neko nezina. Viņi domā, ka tikai krūtku taisa. Nē, man viens zēns vienreiz atnesa veselu maišeli un teica, man nevajag, bet tā bija ganģa maišeli, un es iedevu citam zēnam, lai notirgo. Tu kā MC ēna tā. Nē, bet es tiešām nezināju par narkotikām. 2000. sākums bija... Tev vispār heroīns bija aktuāls. Nu, tā kā padomā, tur sabrauc visas grupas no Latvijas. Bet es tā visi maus pa vadiem. Jā, bet šī nav pirmā reize, kas par šito dzirdu, jo es arī neatceros vienā no šitām grupām, kas tajā laikā Moči Ierva tieši teica, ka tas bija... Kind of cool nebija thing, Sinips un Medus, bija Josts un Bet Šprits. cik Megadeth 2090. beigas, 2000. Tas esot bijis tieši iemesls, kāpēc viņi tā kā Bet ko viņi to varēs diskrēt? Es to organizatoru pat tā, pazinu normāli. Nu tad tur jāsāc, viņš būs cienīgs. Ne jau tur pulksteni. Viņš arī manī improvizācija arī. Jā, ko viņš tad daris par? Nu, viņš ir ģitārists sesija. Pareiz, ģitārists sesija, viņš parasti vēl taisīja Madonā. Jā, tā vēl ir. Jā. Cauri gadiem, Viņš tāds baies mūzikas čals, jā? Nu, viņš ir mākslinieks, absolūts. Fotogrāfs, filmētājs. Viņam, starp citu, ir arhīvs, to visu var redzēt, tās visas Sinaps un Medus. Viņam ir YouTube arhīvs. Runāt par Sinapiem Medu, tev bija, ne tev, bet faktam bija kaut kāds... Mums nav jautājums tādā sakarā, mums nav... Nē, jums kā faktam bija, es neatceros, tāpēc es jautāju, bet jums kā faktam bija beefs ar kaut kādu grupu.
Ar satelītu? Ar satelītu, bet tas jau bija mākslinieks. Bet par ko? Tas bija fake. Es iedomājos, ka tu tur Liepājas dzintrā, tur vēl visur apkārt to visu tur muļāja. Mēs bijām zem Anna Marija rekordstādu, un tur tas bija fake, viss labi, tas tā. Kad būs Factory Union? Jā, bija jau. Nu nē, bet ar New Metal dziesmām. Kad būs pie 4 stīgām atpakaļ? Kā saucās tā dziesma? Es viņu pat... Nu nē, tā nu kaut kā... Trīs reizes, 3 razi varbūt, nē? Jā, nu kaut kā padungo to. Jo es viņu vēl šitajās te, viņas bija dabūjamas, tā dziesma bija dabūjama, atcerieties, kādreiz sīrupiņam aizmugurē nāca tas, kā tu vari polifonisko pats uzšķirīt. Un tā dziesma bija dabūjama, un es viņu savā 31. noškā uzliku. Faktu dziesma? Jā. Maija Rīga? Nē, tā vācis, neatceros, kā sauc. Būs jāvēl klaukā. Atceries dziesmu Bāra bērni? Atceros, jā. Kas tu tāds? Jā. Es parādīju MC apšaudēm, viņam bija tāds, kas tā pa ko viņam? Jau, karoši, jūs gribat Factory Union nozi pie basa un New Metal, visu to spiežot laika mācīt. Es jau like. Es arī like. Subscribe and share. Jā, starp mēs nekad nesakam, lai jūs mums liekat laikus un arī subscribe taisīt. Neliekat, tas mums palīdzēs. Un atsakojot noteikti Sandai, Es domāju, ka mums auditorijas nepārklājās. Pārklājās, visi repertori ceru. Nāciet pie manis. Bet pastāst, tu esi kārtīgi monetizējusi, meitu esi kārtīgi monetizējusi, ne? Jā. Kā tev tas izdevās? Viņš pelna gandrīz vai tikpat, cik to ir vēl vairāk. Godīgi pateikšu, ir vēl bijuši vairāk, gadījumi, kad vēl vairāk, vai ne? Ir bijuši mēneši, kad viņi izvēl normālos. Viņi tā atnāk pie galda, nomet pačkus tādu, nu ko? Nē, bet mums pat bija, ir kampaņas tūkstošos bijušas, kur viņa par to dabūja burgerīti. Labā māma! Tas Britnijas Spears stories, Būt dzīvo, ka jāmaksā. Dzīvo jau 18 līdz 18 gadiem. Maize patināts godātā vietiņā. Redz tās bikses tev Vecāku virsū. pārvaldījumā. Bet Klaus, bet viņa taču normāli mauc, ne tev? Viņa ir savs... Visi bērni normāli mauc. Jā, man liekas, ir bērni pieredzi. Viņai kaut kāds ir, viņa kaut aizgāja. Viņa šādi Viņa mainstreamā bajā, ne? man bija Instagram konts, kur viena brīdi viņas sekotāji bija vairāk nekā man. Bet tur noslēdz tas Instagrams to kontu. Man kaut kā tieši nesen teica, ka kaut kad nobloķēja. Jā, bet viss fine. Viņa jau tagad ir gana pieaugusi, lai viņa vairs nebūtu tik prikulīga, kā viņa bija 4-5 gadu vecumā un to saturiņu tādu veidot. Lēnām tas... Bet kas ir interesanti, es tajā brīdī izdomāju, man vispār ir pārliecība, ka bērni ir ārkārtīgi radoši. Un cik jūs zinat bērnus, jūs noteikti piekritīsiet, ka tev vienkārši ir jābūt īstajā mirklī ar kameru blakus, lai tu piefiksētu. Un man tā sanāca. Bet es pat vienu brīdi, tad, kad Dārta bija maziņa, es iedomājos, ka es varētu taisīt tādu, nevis tādu, zini, kā ir vokālās studijas mākslas skolas bērniem, ka es taisītu tādus, ka mazie grib būt, ka es viņus taisītu par gataviem Influenceriem. Bet ne influenceriem, es negribētu to bāzēt tikai internetā. Jā, ka viņi jau zina, nevis, ka viņš grib sapņo par darbu televīzijā un žurnālistiku vai kaut kādu tādu šoumeņu būšanu. Viņš ir vienkārši persona kā tāda. Ka es jau viņu attīstītu ar improvizāciju, ar domāšanu. Es viņus neļautu viņiem sagandēt to tīro enerģiju, jo mēs līdz 6 gadu vecumam bērniem mācam runāt, un tad iedodam skolā, kur viņiem māca aizvērties. Un tas ir vispār. Un zini, brauc tramvajā bērns ar mammu un prasa viņai, mammu, tu dzirdi spāres. Un mamma, ko tu runā? Nevar dzirdēt spāres. Un sā, come on! Tu dzirdi viņas! Nevar dzirdēt spāres! Kā tu vari 5-gadīgam bērnam pateikt, ka nevar dzirdēt spāres? Bet tā, ka ja tu visu mūžu viņam teiksi, dzird tas spāres, tad normāls sociopāts var arī izaugt. Nē, jo es piemēram, es Dārtei pilnīgi radoši ļāvu izpausties, jo mēs, piemēram, reizēm gulējām gultā tā pirms iemikšanas, un tad, domājam, iedomājamies, ka mēs esam uz kūģa, viņa man saka. Es saku, aiziet, iedomājamies. Es dzirdu kājas. Ko tu? Viņa sāk man stāstīt, ko viņa, piemēram, varētu dzirdēt tajā momentā. Tu, tā kā, leji uz viņas radošuma dzirna viņām ūdeni,
Un tas sāk viņus krutīt, kā attīstās. saka. Un kruķī, tieši tā. Tieši tā. Un es domāju, ka ar jebkuru Iedod bērnu. liesmiņu, kā saka. Jā, un ar jebkuru bērnu tā ir, jo mēs, piemēram, vienkārši tikām nokauti ar to, ka Var netrūkšņot. jā, šitas te vai nē, no tevis dzīvē nekas nesanāk. Nu, labi, tik traki man nekad nav. Man tas bija Man pirmais, ka pārkaipoja tieši. tieši iet, jā, kā Jā. pārkaipoja. Būs īpaši, ne īpaši tas izaug, bet Tev bija tā. man bija tas. Man arī Tu būsi tas. Neviens nekad Nu, bet rebombs es neesmu. Mana kā teica, ko tu tur trinkšķini? Nē, ko trinkšķini Ko tu arī. tur riteni, brāl? Bet man teica tikai neizāc par mākslinieku. To man šis teica. Vonneguts Nekāda ir dziedāšana, nekāda roku darba. Viss šitas jau bija tā kā jau... Bet tu tamborē taču. Tamborē. Bet Vonneguts ir teicis, ja gribi sabojāt vecākiem dzīvi, tad aizēj mācīties mākslas. Protams. Nu jā. Man pati mācīja. Beigās nekādas mākslas skolas nesanās, bet tāpat kaut kā pašam jārok tā figņa. Es vēl, protams, zīmēt un dziedāt nemāku, bet esmu reperis, māmu. Vēl dzīvo pie mammas? Paldies, nu tā kā ko, nē. Nu tas jau ir daudz. Es liels puikas. Tas jau reperim, tu reperim. Tas jau reperim ir daudz. Viņš jau no tās rap karjeras etapir ārā. Reperim 3 punkti. Par augstskolu Pabeidz kredītu skolu, maksā? nepabeidz, ok. Dzīvo pie mammas, nedzīvo, ok. Un tad 3. dabūt zelta mikrofonu. Nu labi, nē. Es jau Ozolam apsolīju, bet pa videoklipu. jā, tieši. Bet es varu kaut ko dabūt. Klaus, ko tu man gribi debijā. pat ir no pagājušā gada zelta mikrofona maz tāds episks moments, kur, karoči, tu laikam biji uz krēslu uzkāpusi. Un operators bija uz krēsla laikam, bet tu, zālē jums to kadru vajadzēja, bet es teicu, labi, es nemeklēšu tādu, bet es maz viņu pat domāju, maši iepostu, bet es labi, nepostošu. Jums laikam vajadzēja būt pāri, jums vajadzēja laikam kadrs, lai smuks ir, jums vajadzēja būt augstāk. Man bija podests tur aizmugurē, bet uz jā, krēsla bet varētu kaut kas būt arī mums tā. operators Mums bija krēsla. ļoti daudz, mums bija ļoti... Bija uz krēsla operators. Man tas likās diezgan iespaidīgi. Tur bija ļoti sarežģīts pagājušajā gadā tas uzstādījums. Krēsls tomēr, Tur bija jā. tiešraide un viņa bija jāizskraida. Kurā? Jā, šogad arī mals, jā? Jā. Dos mums mikrofons. Nu, es tev par to videoklipu domāju. Tu iesniedz vispār? Es iesniedzu, Es jā. nevaru tev iedot, ja tu Es neiesniedz. iesniedzu. Viņi arī ir iesnieguši, es savu albumu iesniedzu. Nu, pa ko te jūs iesniedzat? Mums ir banda. Uz ko? Uz Indiju pop? Bērnu mūzika. Indija pop! Kristiešu mūzika. Bērnu mūzikā jau ir Ozola. Aiziet, smagais. Tā! Es labi sarīstu. Trešais tas par bērnu mūziku. Mūzos vēl, protams, mēģina savākties pēc šitā trieciena vēl. Paldies! Tie bijām mēs! Tas bija blā blā! Ar šo raidījumu mēs noslēdzam gadu. Jā. Tas bija Es Stepals. esmu noslēdzošais raidījums. Jā, un tu esi pirmā sieviete, blā, blā, blā. Iedomājies, ka te pāri, iedomājies, ka pāri sniedziņš tāds sniedziņš. Varēsiet uzlikt. Iedomājies, ka viņš ir elfs. Esmu Salviča asistents, tu esi sniegbalti, tad pāri sniegs. Dievs. Gan jau varēs uzlikt filtru, kurš Mēs uzliksim filtru, Uzliekam strogu filtru. uzliksim. Vispār Apakšā zaļā būs vajadzēja būt stroga saules linki, augšā ir stroga dievs. Tiekamies strogam pēc mēneša. Čau. Ja es dzimeni. Beidzās? Viss?